vakar tikos ar dombiedru grupu. Viņi saucās Drosme darīt. Un tā darīšana šai grupai ir vērsta uz vienas bezjēdzības apturēšanu. Bezjēdzība saucās vēja fermu, jeb vēja turbīnu uzstādīšanas ideja Latvijā. Tas mērogs, kādā ir paredzēts uzstādīt vēja turbīnas Latvijā, man likās vienkārši neticams. Iedomājies, Latvijai paredzēts uzstādīt 3300 vēja turbīnu, ventilātoru, kur augstums laikam būs 150 līdz 300 metriem. Principā mēs varam salīdzināt šos torņus ar Zaķsalas televīzijas torņa augstumu un izmēru. Un tāda būs 3000. Šo torņu tūmā neko nevar celt un nevar izmantot teritoriju 800 metru rādījusā. Iespaidīgs projekts ar lielu mīnus zīmi. Iespējams, ka šādiem projektiem ir arī pluszīmes, bet mīnus zīme ir tam vienīgajam mūsu dzīves aspektam, kas mūs apvieno. Jo mūs jau neapvieno ne reliģijas, mūs neapvieno ne ādas krāsas, ne valoda, bet mūs apvieno zeme. Mūs apvieno zeme un teritorijas, kuras mēs dzīvojam. Un ja šī zeme un teritorija tiek apstādīta ar vēja fermām, kuru tūmā nevar neko sakarīgi darīt, un tur nevar arī dzīvot, protams. Ja kurš gan grib dzīvot tiešā ventilātora tūmā, kura izmērs ir televīzijas torņa augstums. Tas ir tiešām cilvēcīgi, tas ir bezjēdzīgi. Pat ja ir kaut kādi ekonomiskie pamatojumi.